Rīgā notiek Rīgas Tehniskās Universitātes studentu organizācijas Best Rīga organizēta jauniešu apmaiņa Sing Green, Be Green. Projekta mērķis ir likt dalībniekiem aizdomāties, ka mēs katrs ar savu uzvedību, domāšanas veidu ietekmējam globālās klimata izmaiņas pasaulē un ko jaunieši var darīt, lai sekmētu ekoloģisku un videi draudzīgu domāšanu un rīcību. Šis projekts ir no 11. novembra līdz 20. novembrim, un tā kā mēs esam Best Board of European Student of Technology organizācija, jeb Eiropas Tehnisko universitāšu organizācija, mums ir iekšējais tīkls, kur ir 90 pārstāvji, citas arī tādas pašas organizācijas kā mēs, un mēs sadarbojoties ar viņiem izveidojām šo apmaiņu. Un mēs izsūtījām ziņojumu, ka mēs vēlamies veidot jauniešu apmaiņu, un viņi paši atsaucās, kur vēlas braukt. Un tā tas pamazām sabraukuši ārzemnieki no 4 valstīm. No Latvijas arī tā skaitā, no Itālijas, Norvēģijas un Grieķijas. Kopā mēs esam 28 dalībnieki. Un mums ir projekts par vidi, zaļo domāšanu un ekoloģiju, teiksim tā. Projekta nosaukums ir šis Sing Green, Be Green. Un kāds mērķis? Mērķis dalībniekiem aizdomāties, ka mēs katrs ar savu domāšanu, darīšanu, ikdienas aktivitātēm ietekmējam vidi, ka mēs katrs esam atbildīgs par to, kas notiek mums apkārt. Un konkrēti, kas tad šodien te būs? Šodien šeit dalībnieki veido instalāciju ar domu, ka mums ir dažādi saukļi, un viņiem šiem saukļiem jāizveido instalācija jau no izlietotām lietām. Viņus no kartoniem, pudelēm, papīriem, jau no kā, kas jau ir izlietots, izveidot objektu un pēc tam šos objektus izstādīt pie kādiem konteineriem ar visu to uzrakstu. Un lai cilvēki, kas iet garām tiem konteineriem, arī izlasa un ievēro to visu. My name is Daniel and I'm from Norway. I study civil engineering at NTNU, just finishing my master's in structural engineering. No, it's my second time. I was also with Best in 2008, but I loved Latvia so much, so I had to come back. From what we conclude from this event is that Norway might be a little bit in the forefront when it comes to recycling. Including myself, I recycle the garbage where I live into plastic and carton and other materials. In Norway, the bottles actually work more or less like a currency. You can use them as money. Anywhere where they sell bottles, they are required to accept them in exchange for money. So, and also, basically with one bag of bottles, you have enough for a small meal. So any person would be motivated to keep it up. Paldies! Flashmobs tiek veidots uz dziesmas fona. Kopā iemācījāmies deju. Ritmiska deja izveidotā kopā ar pudeļu sitieniem, dažādiem soļiem, palēcieniem, lai būtu atraktīvāk, lai piesaistītu publiku. Un pudeles mēs izvēlējāmies tāpēc, lai vērst uzmanību uz atkritumu tālāku pārstādāšanu. Flashmoba beigās kopīgi mēs pudeles saplacināsim un izmetīsim paredzētos atkritumu konteineros. Dejas pamatā būt aktīviem un atraktīviem un piesaistīt pārējo uzmanību.